Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tad nu izvēlies dzīvību. Šodienas rakstu vieta. Es šodien piesaucu debesis un zemi, kā liecinieks pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams to kungu savu dievu, paklausīdams viņa balsī un viņam pieķerdamies, jo viņš ir tava dzīvība, tavu dienu garums, ka tu dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs taviem tēviem, Ābrahamam, Īzākam un Jēkabam ar zvērstu ir apsolījis dot. 5. Mūzus, 30. nodaļa, 19. un 20. pants. Šodienas pārdomas. Dievs augstāk par visu respektē katra cilvēka izvēli. Katrā tautā ir cilvēki, kuri viņu mīl, un katrā tautā ir cilvēki, kuri izvēlas pazušanas ceļu. Labā ziņa ir tā, ka pie Dieva nav demokrātija, bet gan ķēniņa valsts. Viņam nav vajadzīgs vairākuma balsojums, bet gan viņa tautas lūgšanas. Viņš skatās uz mums un ir gatavs svētīt mūsu zemi, pat dažu taisno dēļ. Bet kur ir mūsu sirds? Kam tā ir pieķērusies? Dievs ir svētījis mūsu tautu un zemi, un viņš vēlas to atkal svētīt ar ko jaunu, labu un vēl nebijušu. Es aicinu tevi šodien vērst savas domas uz visu vareno Dievu. Atļauj viņa dzīvajam vārdam ienākt tavā dzīvē un caur tevi tavas tautas dzīvē. Šodienas lūgšana. Tēvs, es šodien izvēlos tevi. Es izvēlos dzīvību un svētību, lai dzīvotu gan es, gan mani pēcnācēji. Es izvēlos mīlēt tevi, mans kungs, mans Dievs, un paklausīt tavai balsī, un tikai tev pieķerties. Paldies, ka tu uzklausi mani un svētī gan mani, gan manu zemi, gan manu tautu. Jēzus vārdā. Āmen.